Nu tā. Es ceru, ka kaut kas sanāks. Redzēju jūs, ka rakstat slēdzamies klāt, ja? Ka jūs rakstat, kad arī citās valstīs, es jau ievēroju, jā, kad ļoti interesanti, ka tā, ka pārtrūkst internets šeit, man mājās ir tā, ka man šeit ir vairākie tie provideri, nu tā kā Latvijā, ja, LMT, Tele2, tā ir Silknet, Geocel un Maktī tie lielākie, un man sanāk tā, ka man mobilie dati ir no Maktī telefonu, mēs lietojam, jo tas tā kā pa Gruziju labāk strādā, bet tieši tur, kur man māja ir, tur labāk iet tas otrs. Un sanāk tā, ka tad, kad viens neiet, piemēram, tur elektrība atslēdzās, tad iet otrs vai tur vēl kaut kas. Un ko es ievēroju, ka vakar un šodien, tad, kad internets pārstāja iet, viņš pārstāja iet abiem. Tātad gan mājas rūterim, gan tas tā kā ļoti jocīgi, tā kā viņi ņemtu no viena, es nezinu, kas tāds ir tur augšā satelīta, ja, un vienlaicīgi noraustītos, un tas, ko jūs sakat, kad arī citās valstīs sūdīgs internets, tad tas ļoti daudz ko izskaidro, tad notiek tādas, tie ir tādi zvaniņi, ja, kad tas, kas notiek pašlaik pasaulē, es domāju, ka es drīzumā uztaisīšu, nezinu kādā veidā, ēteru arī par to, kā es sajūtu tos pasaules notikumus, un ka tas, kas ir pašlaik ir sācies, tas nav tikai kaut kāds tuvo austrumu pasākums, ka jums liekas, Irāka un Pakistāna, tas vispār nav, Izraela un Palestīna. Kāpēc pateicu Irāka un Pakistāna, es nezinu, bet Izraela un Palestīna. Tas vispār nav par to, tas ir tikai tā, tur ir ļoti tas, ko redz un stāsta ziņās, ļoti atšķirās, tas ir milzīgi, tā ir ne tikai musulmaņi un kristieši, tā ir ne tikai divi pasaules uzskati, tas ir ļoti pat Eiropas karoši, vairāk nekā Ukraina un Krievija, viennozīmīgi daudz vairāk, un tas palaiž ļoti nopietnus procesus, un es varu tā pilnīgi droši pateikt, ka mēs ejam notikuma aktīvajā fāzē, tas ir par to, ko es arī runāju, kad iepriekšējās reizes, ka oktobrī sāks notikt notikumi, un tie notikumi, viņi ļoti daudzus no mums skars arī ne tikai tajā, kad mēs tur būsim iekšā, ļoti daudz nebūs iekšā, bet būs tuvinieki iekšā, būs tas saistīts ar, teiksim, ar kaut kādām finansu iestādēm, būs ar politiķiem un sāksies tādas ļoti notikumi tieši augšās, es domāju, te pa politiskajām, sociālajām, tur valstu un tā tālāk, kad būs tādi momenti, kad labā roka nezinās, ko darīs kreisā un kā mums tajā visā izairēt, ja? Bet es domāju, ka vēl ir bišķi pagra droši vien, tas viss ir pārāk jēls, tā vienkārši ir jābūt gataviem, ka par to, ko mēs jau runājām, vai ne, kad tas pasaule mainās, jā, kad tā kā mēs dzīvojām, tā kā mūsu civilizācija eksistēja, tā eksistēt ilgi nevar ar tādu attieksmi pret zemi un vienam pret otru un tā tālāk, tā kā, un bez tādiem ļoti lieliem satricinājumiem to izdarīt, nevar uzcelt neko jaunu, jā, uz veciem pamatiem. Diemžēl cilvēks ir izvēlējusies tādā kolektīvā līmenī šo, man liekas, sarežģītāko scenāriju, caur bēdīgāko, sāpīgāko, bet ir kaut kādas lietas, kuras mēs varam ietekmēt ne fiziski, bet vienkārši saglabājot savu kaut kādu stabilitāti, savu iekšējo stāvokli, jo ja mēs nervozēsim, ja mēs emocionēsim, ja mēs plēsīsim savu matus no galvas, ja mēs to enerģiju pastiprināsim to, ko mēs no sevis tā kā, mēs pieliksim, tas ir tā kā, ja mūsos ir destruktīva enerģija, viņa tā kā izplatās un viņa pievelkās tur, kur ir destruktīva, mēs pastiprinām tieši destruktīvo. Jā, un tāpēc rītdien būs prakse, un tā kā parasta prakses
dod arī tieši uz kaut kādu kopēju lauku, bet jau skaidri zina, ka viņi būs stabilizācijai. Tur būs vesela virknē procesu, kas notiks tajā praksē, bet viņi būs tādu katra cilvēka stabilitāti, jo jūs saprotat, ja, kad latgaļu kāzās, kur sākās kautiņš, viens mierīgs cilvēks var nomierināt pārējos vienkārši ar savu skatienu. Jā, bet tas ir tāds, nu, tā stabilitāte, tā ir vibrācija, un tā ir ļoti, ļoti svarīga. Pat ja, jo mēs nevaram, ja mēs varam palīdzēt fiziski, teiksim, kādu atbalstīt, kādam tur fiziski palīdzēt, tad mēs ejam un palīdzam, bet ja mēs nevaram fiziski palīdzēt, tad tieši mūsu stabilitāte ir ļoti svarīga. Un šajā laikā tieši mēs varēsim to stabilitāti iemācoties būt apzinātiem un apzināt šo stāvokli sevi radīt, jo tas ir iespējams. Mēs varam stabilizēt apkārtējos cilvēkus, apkārtējo savu vidi. Un man ļoti, un tas, ko tu ģirt raksti, ka ir grūti sakoncentrēties, lūk, tāpēc, es nezinu, varbūt man jāieraksta kaut kāda ir tāda ikdienas stabilizācijas prakses, tagad domāju, ka man nāk tāds tā kā iekšēja sajūta, ko mēs varam vienkārši sev atskaņot, uzlikt, jā, vai vienkārši noskaņoties un ielaist to mieru sevi un saprast, ka, ja ka es varu ne tikai sev palīdzēt, ka es varu palīdzēt reāli pasaulē, vislabākajā veidā pats paliekot tajā mierā. Tādā paļāvībā un uzticēšanās sajūtā par to, ka ir procesi, kurus mēs, kā viens cilvēks, mēs nevaram mainīt, bet mēs varam izstarot no sevis to sajūtu, kura visvairāk vajadzīga pasaulē. Un pasaulē ir vajadzīgs miers, pasaulē ir vajadzīga stabilitāte, pasaulē ir vajadzīga mīlestība, atbalsts, izpratne. Lūk, un tas ir tas, ko mēs katrs sevī varam pacensties vismaz radīt. Es saprotu, ka tas nav viegli un ka tas varbūt skan vieglāk, bet jā, atgriezīšos. Nebija vispār domājis pieskarties tam, kas notiek, bet es pamanīju arī ģirt mūsu tajā dziedināšanas kursa grupiņā, ka ļoti daudz sajuta šo, tā kā sākās šie notikumi, tagad tuvajos austrumos, ka ļoti daudz sajuta šo informatīvo lauku. Īstenībā es pat biju, man teica, kudriņas tādas noskrēja, ka es pat biju pārsteigta, jo es arī, protams, sajūtu, bet man negribējās šūpot un to akcentēt kaut kādā veidā. Plus es pati biju ar vīrusu Latvijas mājās viena pati nedēļu. Un tādā transformācijas stāvoklī, jo es jau stāstīju, ka man tur bija papildus vīrusam, man bija šī galvasgriešanās ļoti izteikti tāda realitāšu atdalīšanās sajūta. Tas tāds vesels process, kas nav vīrusu saistīts, ko man rakstīja cilvēki, ka viņiem arī ir šī simptomi. Jā, tas ir no, kam ir, varbūt uzrakstiet, kam ir tādas dīvaina, tā kā jūs nokāpjat no kuģa, jums šūpo, tā nav tā kā vestibulārā aparāta problēma. Tas nav tāda galvas griešanās, ka jūs ravējat un paceļaties augšā un tad nogriežās galva, kad tur asins pie atplūst strauji. Tā ir citādāka sajūta. Tā ir sajūta, ka tev bišķi tā kā šūpojās, tā kā bišķi tā kā tu esi te, bet tu neesi te, daļa no tevis tā kā ir. Tas ir, tas liecina arī par sazemējuma trūkumu, bet pat mēģinot sazemēties, ir ļoti, neiespējami gandrīz izdarīt. Jā, man tāda bija ļoti nopietna transformācija to galvas, tur bija baigi traki kaut kāds pāris gadus atpakaļ, un tagad man bija vesela nedēļa. Es pat arī gāju uz individuālo konsultāciju, lai man palīdz to visu izdarīt. Tagad, ja jūs to jūtat, jā, protams, ka jums var būt tur kaut kas iespiests prandā un varbūt tur jāpamasē vai tur vēl kaut kas, es nekad neizslēdzu medicīnisko simptomātiku, bet viņi ir tāda ļoti īpatnēja tā galvas griešanās. Lūk, un man tā bija. Tā kā es ieskatoties iekšā sevi arī, sapratu, ka tas ir saistīts ar šo, rītis par to vairāk stāstīšu, bet dziedināšanas kursā tur daudz cilvēku ļoti, man bija tagad tas kurs, kas bija, un tur iedeva mums vienu praksi, kuru es nekad nebiju arī tā kā pati caur mani nebija dota, par to, ka mūsu enerģētiskie ķermeņi, mēs pārvietojamies tā kā, mums tā kā pārvelk. Man tas tēls bija tā kā tāda, ziniet, ir tāda tā kā
nu, kas tā ir rotaļlieta, tāda tā kā daudzkrāsaina plasmas spirāle, tāda, ko var izstiept. Un tas pirmais, man tas tēls bija tāds, tā kā mūsu velk aiz viena gala uz nākamo realitāti, un sanāk, ka mēs esam tā kā tad izstiept, tad esam visi mūsu daudzdimensionālā būtība, mūsu visi ķermeņi, viņi tā kā nav kopā. Un sanāk, ka mūsu viena daļa ir tur, viena daļa ir tur, ar kaut kādā sfērā mēs tiekam uz priekšu, kaut kur mums ir ķeršanās, jā, un tas sanāk, ka mēs esam tādi izvilkti, mēs neesam kopā. Un mums tajā dziedināšanas kursā deva to praksi, kad mūs burtiski salika, piekniedēja visus mūsu ķermeņus kopā, mūs tā kā salika kopā. Otrs tāds piemērs ir ar matrjoška. Jā, tātad it kā tās lelītes būtu saliktas atsevišķi visu kaut kur, bet viņas ir jāsaliek kopā, jā, pie tam pareizā secībā. Jā, un tad šī ir tāda prakse, ko pat, ja jūs nenākat pie manis vai neiet uz kursu, jūs arī varat sevi iekšā, teiksim, saskaņoties savu vertikāli, un palūgt un iztēloties, ka jūsu ķermeņi izkārtojās pareizi, visi smalkie un fiziskais, jā, un saliekās, harmonizējās, saliekās kopā. Jo šī tāda, mūsu tā pārstiepšana, jā, uz citu realitāti, viņa notiek, un brīžiem viņa notiek ļoti strauji. Lūk, un tad ir viens no šiem simptomiem ir arī šīs jocīgas sajūtas. Nu, lūk, padalāties, jo tie ir īstenībā, tie ir pārējas un transformācijas simptomi. Un ļoti dažādi viņi cilvēkiem izpaužās. Jā, un ir ļoti svarīgi mums dzirdēt vienam no otra, lai saprastu, ka viss notiek īstenībā, vai ne? Kad viss notiek. Un stāvus aizmigu, saka. Tas arī man bija tādi divi momenti, kas pēkšņi jūtu. Man vispār nenāca nemiegs nekā. Es jūtu, ka man ir jāaiziet uz gultu, un gultā es apsēžos, un man nav plāna aizmigt, un es pamožos pēc 2 stundām tāpat sēdus. Tātad pilnīgs izslēdziens man bija tā vīrusa laikā. Tātad man tas, teiksim tā, es to saprotu, ka man no augšas iedeva vīrusu, lai man noliktu pie vietas. Pie tam es pēkšņi nomainīju plānus, nevis aizlidoju uz Erevānu, bet pārbraucu ar kājām, pārgāju robežu Igaunijā. Lai es būtu savās mājās, savā vietā, pilnīgos laukos, dabā, pilnīgi viena, jo man meitai bija jāiet, viņa studēja un viņai jāiet uz lekcijām. Un tātad, lai varētu notikt tie visi paralēlie procesi, kas vispār, es zināju, ka viņi nav ar vīrusu nekādā veidā saistīti. Lūk, tā. Tā kā ziniet, kad notiek visādas interesantas lietas, un tagad jūs varat miega mākonis, kas izslēdz. Jā, cauršauju. Man arī reizē matrica nogļugo, redz pikseļus. Jā, pašai tā arī. Man pikseļu bija 12. gadā. Jo 12. gadā priekš manīm arī bija tāds portāls, kad es atkabinājos no vecās 3D matricas un aizgāju tajā brīvajā peldējienā. Un tad man arī bija šie pikseļi. Es vienkārši tā sēdēju, skatos uz pļauju, pēkšņi eglis tādos pikselīšos, un tad tā kā tukšie laukumi vēl kaut kur parādās, un tad liekas, ka vispār čau. Jā, lūk, bet tagad es iesāku nedaudz runāt par saviem iekšējiem procesiem, par savu personīgo stāstu, ka man te prasīja, kā es to noformēšu, to savu Instagram krievu valodā, un tad man bija tāds iekšēji, ka es tur uzrakstīšu, ka es neko nepārdodu, ka es neko nemācu, jā, un tad man arī vairāk prasa, kas ir, kas notiek, kāpēc, it kā tā aktivitāte, kas man bija, jau gadu viņas nav. Tātad pa vecam es vairs neko, daudz no jums jau kaut kādas nianses ir dzirdējuši, jā, pa jaunam es neiespringstu. Jā, tad kāpēc ir, kas notiek manā redzējumā, manā dzīvē, un kas notiek tajā globālajā, to tomēr rītā, jo tur ir diezgan daudz teorijas, un tas būs tāds, es ļoti gribu 2 stundās, un varbūt praksīgi būs vēl pāri iekļauties, tā ļoti izstāstīt niansēti, un tur jau būs tāds vairāk semināra, webināra formāts, jo arī ar kaut kādām teorētiskām zināšanām. Es par to daudz esmu domājis, un īstenībā jau kaut kādu mēnesi pierakstu tās tēzes, ko man gribās aiznest. Bet to līdzību galveno, uz kā arī būs rītdienas tas ēters bāzēts, es jums pastāstīšu. Tātad
Tas izskatās aptuveni tā, ka 20. gadā sākās eksāmenu sesija, tām dvēselēm, kuras gan bija iecerējušas, jau ieplānojušas pāriet uz jauno zemi, sauksim to tā. Es negribu teikt 3D, 4D, bet ja es arī tā pasaku, es mēģinu tā neteikt, jo ir ļoti daudz teorijas par šo D, un daudziem ir putra. Bet, tā kā vecā pasaule, jaunā pasaule, vecā zeme, jaunā zeme, tas tā neiedziļinoties baigās teorijās par to, kas tas ir, jo baig daudz ir dažādu konceptu. Tātad, un ļoti daudz dvēseles mēģināja. Tātad tas viss notikās šie eksaminēšana. Tātad, es runāju daudz arī par eksāmeniem, tie, kas nāks, maniem mētriem dzirdējuši, tur ir vesela virkne eksāmeni. Es kaut ko to visu arī apkopošu kaut kādā ēterā, jo es par kārtēju eksāmenu norunāju, bet visu tā nepārskaitu. Neesmu pārskaitījusi. Lūk, jo tas ir ļoti interesanti izsakot visiem, kā tas savilkt to kopā ar saviem kaut kādas dzīves notikumiem. Un tātad pagājušo gadu bija šis portāls. Es dzirdēju, protams, ka ļoti daudz par to runāju. Tātad šī tāda zona, tāds laika posms, laiktelpā, kurā varēja lielāks daudzums dvēseļu tā kā pāriet. Bet ko nozīmē tā pārēja? Nav tāds punkts, ka jūs no viena punkta pārlecat nākamajā. Tad tas, kā man tas ir parāda, man parasti parāda kaut kādu vizuālu bildīti, tā kā es jums stāstīju par to spirāli, tā arī man tā vizuālā bildīta. Viņi izskatās aptuveni šādi. Tātad liels daudzums cilvēku dvēseļu tātad virzās tā kā no vecā zemē iet uz krastu, uz piestātni. Un piestātnē stāv daudz visādu kuģu. Laivu, ātrumlaivu, lielo kuģu, baržu, mazo laiviņu. Un tā tad ir jābūt sasniegtam tajā brīdī, lai iekāptu uz kuģi kaut kāds zemākais diapazons. Tātad tas tā kā cilvēki nokārto eksāmenu, viņš knapi pārvar to, kā mums Latvijā, ir 10 balles, un 4 tad tu esi nokārtojis, tad 3,9 netiek, bet 4 jau tiek. Tad kaut kā pārvar, kādu pavelk, kādam tur bonusiņā kaut ko iedod, un tie, kuri pārvar to zemāko diapazonu, tie sasēžās tajos kuģos. Un es redzu, tas ir tikai mans subjektīvs. Uzreiz pasaku, tas ir mans subjektīva tāda sajūta, ļoti iespējams, ka viņa formēsies, mainīsies, un es pieļauju, ka tā, ka tie, kad mēs lielākā daļa no mums atrodas kuģos. Kāds ātrākā kuģī, kāds lēnākā, bet ka tie kuģi līdz 25. gada beigām točna būs, viņi virzīsies, tātad iespējams, ka ilgāk. Vienkārši, kad tas 26. gads priekš maniem rādās kā tāds, kad jau es jūtu, ka sāks formēties, tātad būt pietiekami daudz jau izkāpušo, tātad tie ātrākie kuģīši, ātrumlaivas, viņi jau būs piestājušies un sāks formēties šī tāda jauna pasaule uz citiem parametriem. Un to sīkāk es visu rītā. Un pārējie ir uz kuģiem, bet viņi ļoti daudz ir negatavi, viņi nav vēl, arī man, piemēram, viss šis gads bija par to, ko es jums stāstīju par tām, mana konkrētā tēma, kur es teicu, ka tagad pietuvojušies un notiek karmiskā atstrāde ar ļoti tuviem cilvēkiem, un katram, kam notika šī, kas jūta ļoti šo karmisko tādu periodu, viņiem ir kaut kas konkrēts. Tad man principā es biju ļoti daudz strādājusi ar savu iekšējā bērnu, ar mammu, ar tēti, ar robežām, ar ārkārtīgi daudz tēmām. Un šis gads man bija izvēlēties sevi. Nolikt sevi pirmajā vietā. Tas ir tas, un tas ir saistīts ar sevis mīlestību. Un visas manas mācības stundas bija par šo. Tad tas bija tas, ko es nebiju vēl izgājusi, kas man bija jāiziet. Es nezinu, vai es vēl tagad esmu izgājusi, man ir vēl joprojām, es domāju, ka būs kaut kādas mācības stundas, vai kaut kādas situācijas, kur man būs jāparāda, vai ko es esmu tā kā izdarījuši šajā jomā. Lūk, un tātad tie, kas atrodas uz kuģiem, viņiem vēl joprojām turpina notiek procesi, notiek pārbaudes, notiek dažādi transformācijas, ļoti daudz lecis no kuģa un peld apakaļ uz krastu.
Jā, to es arī ievēroju konkrētās situācijās, nu, ka vienkārši netiek galā. Plus notiek arī turpin notiek testēšana no to, ko es saucu tumsu skolotājiem. Par tiem tumsu gaismas skolotājiem, jo ļoti daudziem gribās domāt tikai par gaismas spēkiem, par eņģeļiem un tā tālāk, bet skolotāju sistēmā ir arī, mēs esam dualitātē, jā, un šeit ne tikai kurējošās civilizācijas mums ir, teiksim, konstruktīvas vai destruktīvas vai kalpojušas, citiem kalpojušas sev, es nezinu, kā to sadalīt, polārs, jā, polārs. Bet arī skolotāju sistēmā un destruktīvās mācību stundas mums dzīvē piedāvā tieši šie skolotāji. Bet tā ir viena universitāte. Mūsu Zeme ir viena universitāte, un universitātē ir dažādas katedras, dažādi priekšmeti jāapgūst, un katram priekšmetam ir sava katedra, un katrai katedrai sevi pasniedzēji. Un mēs nesakām, ka tā katedra ir sliktāka, jā, vai tā katedra ir labāka. Tātad mēs esam atnākuši tieši šeit, lai apgūtu visus šos priekšmetus. Jā, tātad visus šos priekšmetus. Un katram priekšmetam ir savi skolotāji, kas piedāvā, teiksim, savas mācības stundas. Jā. Un tātad es aptuveni, vai jums tā mana līdzība ir saprotama, tātad notika šī kāpšana kuģos, iekāpa manās sajūtās 15%, bet es pieļauju, ka katrai valstī, katrai kaut kādai teritorijai tas ir pilnīgi savādāk, jo, piemēram, ir tie paši kaut kādas arābu valstis, kur ir ārkārtīgi maz vispār ezotērika, kā tāda, tur viņi ir reliģiozi cilvēki, viņiem attīstība notiek pilnīgi, viņiem cits pieprasījums tām dvēselēm, jā, un tur varbūt par tādu pārēju zemes neviens neko nezina un vispār. Lūk, un tātad lielākā daļa no mums atrodas uz kuģiem, un par to procesu, kas notiek uz kuģiem, tieši kāpēc uz dažādiem kuģiem, jo citus jau cilvēkus saved uz kuģiem kopā, un kas notiks, kā es redzu tās izmaiņas uz jaunās zemes, par to es arī vairāk rītā, jo diezgan man gribās tādās niansītēs izstāstīt. Lūk, bet man šodienas ēters ir vairāk, lai ar jums parunātos, lai jūs sajustu, un lai pastāstītu par sevi, jā, tad kā man gāja šajā. Es redzu, ka mēs jau esam 190, un es priecājos, ka jūs esat tik daudz šodien šeit. Kā man, jo daudzi man tiešām prasa, man cilvēki prasa arī tādi tuvāki un tālāki, kurus esmu pazudusi vai vēl kaut kā, jo es diezgan reti nāku, te es jums izstāstīšu aptuveni, ka es nezinu, vai kāds no jums šeit ir, kas atcerās, ka es kaut kādā 19. vai 20. gadā ierakstīju tādu ļoti spontānu YouTube video savas atvadas no garīguma sfēras. Jo man likās, ka es esmu piekusus būt pārcēlājs, un man likās, ka es esmu tāda klases audzinātāja, kura 12 gadus mēģina palīdzēt visām klasēm. Jā, un pie maniem nāk gan pirmklasnieki, gan sešklasnieki, gan vidusskolnieki, un tā kādam ir pa vienkāršu, kādam ir pa sarežģītu, kāds neko nesaprot, kāds atkal tevi nosoda, un visu laiku bija tā, ka, man liekas, ka es skrienu uz katru klasi, mēģinu iedot katrā līmenī, un beigās vienalga sanāk tā, ka kaut kādi tikai 10–15% ir arī tie, kas tā kā sajūt un uztver, to manu veidu. Un man bija iekšējais process, un šis iekšējais process tāds, viņš bija ne tikai man, bija arī ļoti tuviem maniem kolēģiem, bet par to es nedaudz vēlāk izstāstīšu, lai ne no tās līnijas. Lūk, un tad man norāvās īstenībā toreiz 5 retrīti, dēļ tā, ka aiztaisīja robežas, un man pēkšņi nebija nekas jādara, un tad es uzrakstīju pārcēlāju dienas grāmatu. Starp citu, pārcēlāju dienas grāmatas palikušas pēdējās grāmatas grāmatnīcās. Es viņu vairāk nedrukāšu. Tur ir dažādi iemesli, kāpēc tagad, es pēdējo grāmatu tagad nodrukāšu, to, kas pašlaik tulkojās, un būs vienkārši ekonomisks tāds periods, kad labāk neieguldīties. Ir ļoti jāskatās, kuros biznesos ieguldīties, tā ir atsevišķa arī tēma. Lūk, un tā tad ieliku jums kaut kādā āķīt, par ko padomāt. Jūs varēsiet man uzdot jautājumus nākamajam mēteram par tiem āķīšiem, jo ļoti daudz ir kaut kas pārdomāts. Lūk, un toreiz es uzrakstīju pārcēlāju dienas grāmatu, kurā par visu to virtuvi, ezoterisko virtuvi, un par visu to, par manām tām ilūzijām, un kaut kā bija tāda nedaudz vilšanās tajā,
un es vēlāk izstāstīšu arī, kāpēc bija tā vilšanās un kāpēc citiem tāda vilšanās, jo es pati neredzēju tādu rezultativitāti, kādu es gaidīju tajā visam, un es to vispār nekādā veidā nekad nevainoju citus cilvēkus. Es vienmēr pati skatos sevī, un tad es neesmu pietiekami efektīga. Jo priekš manīm auditorijas lielums, vai tas, cik daudz man tad 200 cilvēku skatās, man tas nav rezultāts. Priekš manīm rezultāts ir tad, ja cilvēks reāli aiziet pa savu sirds ceļu un sāk darīt kaut kādas lietas. Man liekas, tas ir rezultāts, jā. Lūk. Tur bija mans pašas process par to, ka tika ierobežot mana brīvība, man kāds liek vilkt maskas, un nezinu, ko spiešu darīt, jā, un tad es aizlaidos uz Gruziju, jo te varēja brīvi elpot, un tad, principā, saucu cilvēkus šeit, un tas sākās nenormāli aktīvs laiks, jā, ar tur retrītiem un kursiem un semināriem. Es jūtu, ka vienkārši nereāli daudz cilvēku, viņi modās, tad viņi drūzmējās, tad pēkšņi cilvēki kaut kur sajuta, vai viņiem dvēseli teica, hop, redzi, nāk portāls, nāk 22. Gada decembris, un tev ir iespēja aiziet uz to eksāmenu, noliks, un tad visi nenormāli. Un tajā laikā bija tas posms arī, kad ļoti daudzus cilvēkus, kuri vispār nebija gatavi būt meistari, kuri tikko paši, piemēram, apgūši kaut kādu metodi, viņi juta mudinājumu to metodu nes tālāk, un viņi tika atbalstīti. Tāpēc, ka katrs bija vajadzīgs, katrs, kurš varēja palīdzēt citiem, tajā brīdī bija vajadzīgs. Un tagad ļoti daudziem ir simtiem meistari, kuri ir sākuši savu darbību, bet netiek tālāk, jo pēkšņi šis process ir apstājies. Un par to mēs runāsim vairāk rīt, tāpēc, ka to nevar, šodien jūs paši saprotat, tas ir tāds milzīgs process. Tātad, kas notika? Milzīga cilvēku masa virzījās uz krastu, bet reāli kuģos sakāpa 15%. Jā. Nevirzījās 100%. Jūs saprotat, jā, kad ir tur, es nezinu, 50%, kuriem vispār nezinu, par ko ir stāsts, jā, kuri nekādas vibrācijas neceļ un kuri ir atnākuši gūt tikai duālo pieredzi, un viņiem dvēseli nav izvēlējusies tur celt vibrācijas, tur kaut kur pāriet vai vēl kaut ko. Lūk, un tātad, kas notiek ar tiem, kuri iet uz eksāmenu nenokārto? Tātad, ko vispār dara tādi necentīgi teicamnieki, ja, kuri mācās, iet un nokārto? Un ir neteicamnieki, kuri tad trojšņiki, kuri iesprings pirms eksāmena, tur zubrī, sēž pa nakti, raksta špikerus, cerībā, ka izšmauks. Un daži izšmauc, paveicās, un tie, kas neizšmauc, pofīgi, tad nekārtoši. Nākamais eksāmens ir pirms gada, pēc gada, nāks pavasars, tad iespringšu, ja? Un viņš pagriežās apakaļ uz savu parasto dzīvi, nenokārtoja. Un tā sajūta, jūs jūtat, laukā, ir tīpaši tie, kas darbojas citiem cilvēkiem, ka pēkšņi pēc jaunā gada bija šī sajūta, ka, viss, met to roku un eju apakaļ savā 3D realitātē, apakaļ sistēmā, vai vienkārši viss ir apnicies, tie meistari ir pa daudz, man viss nāk virsū, man te spiež, man te, tā kā, tas inerces pēc, jā, sākās šis process, ka jūs jūtāt spiedienu, jā, ka pēkšņi ir ārkārtīgi daudz cilvēku, kas ir sākuši visu kaut ko darīt šajā tēmā, bet auditorija vairs nav. Jo auditorijas vairs nav, viņiem vairs tas nav aktuāls, nebūs aktuāls. Grūti pateikt, es neņemos prognozēt vai kaut ko paredzēt, jā, bet pēc teorijas kaut vai, ņemsim to pašu, ko jūs pazīstat, Selu Reičelu vai Salsrakeli, jā. Tad viņa grāmatās ir nākamais 28. gads, un pēc tam pēdējais ir 32. gads. Tad tie ir nākamais laiks, kad būs eksāmeni, un kad tie, kas tagad nenokārtoja, bet kuriem ir šis potenciāls un kuru dvēseli gribēs, viņus tomēr vedīs. Jā, un tātad, principā, ir vecā pasaule, kur palika ļoti liels daudzums dvēseļu, un tur arī konkrēti skolotāji paliek, par to arī tā. Un tātad ļoti liela daļa ir uz kuģiem, un tajā krastā arī jau ir cilvēki. Viņi jau ir, dvēseles, jā, vienkārši tur ir ļoti maz. Un tātad, atgriežoties pie manis stāsta, tātad, es jau to jūtu kaut kādā veidā,
nevar teikt, ka es tur baigi noticēju, ka būs kaut kāds portāls. Nē, to es tikai tagad tā pati saprotu, ka tiešām viņš bija, jo es redzu, kas notika ar cilvēkiem. Bet es jau gadu pirms pagājušā gada oktobrī, 17. oktobrī man beidzās pēdējā grupa, un tās bija 3. Tā, es esmu apakaļ, man te kaut kas noraustījās, pār 200 esam. Tātad, tāpēc nenormāli intensīva skrējiena. Es sapratu, ka es jau esmu izdegusi jau gadu iepriekš, un tāpēc es pēc 17. oktobra pagājušā gada neko vairs neliku. Tātad es savā kalendārā sevi piespiedu, jo es visu laiku ieplānoju. Jā, man palika daži apsolījumi ar lielajiem sarakstiem, piemēram, Matrix retrīts, kur 180 cilvēku gaida, tur kurs Jaunā zeme kopā ar Valentīnu. Tas bija kaut kas apsolīts, ko es tā kā izpildīju, aizbraucu uz Latviju, novadīju to Matrix retrītu, un viss. Un vairāk es pilnīgi neko vairs tā kā pārstāju darīt. Un man cilvēki, ik pa laikam prasa, kas notiek, vai viņi domā, ka karmas latvieši man ir aiztaisījuši vēlmi kaut ko darīt, bet tā vispār nav. Bet tas, protams, ka tur bija man savs process iekšējs, jā, un tas process bija saistīts ar cilvēkiem vairāk. Jā, ka tas parādīja cilvēkus, cik viņi tic sev, cik viņi kaut kā parādīja to manu auditoriju, ļāva man vieglāk atkabināties no tās auditorijas, pie kuriem es biju ļoti pieķērusies. Jo es jutos tā kā tāda klases audzinātāja, es saprotu, ka es neesmu atbildīga par to audzināmo ar prātu saprotu, ja? Ka es neesmu atbildīga par to, kā viņi nokārto eksāmenus, bet es pieļauju, ja kāds no jums ir klases audzinātāji, tad jums tā kā ir tā iekšējā sajūta, ka jūs tā kā iekšēji tā kā turat īkšķus par to, kā viņiem sanāks. Ja? Un man bija tas iekšējais process tāds ļoti, es gāju arī individuāli ar to strādāt, jo man likās, ka es esmu tā kā izgāzusies, kaut kur iekšēji pat pret sevi, ka es ieraudzīju, ka 10–15% varbūt, ka tie cilvēki, viņi izkrīt tajos eksāmenos, un kāds izkrīt ar pandēmiju, kāds ar karu, bet visvairāk izkrīt īstenībā ar dubultajiem vēstījumiem, tā kā sākās šie tekstu uzdevumi ar āķi, kas sākās ar maldināšanu, jo caur ļoti daudziem meistariem, garīgajām praksēm tiek dots vai nu salds sīrupiņš, kurā kā mušas ielīp, pa to arī vairāk rītā, gan dubultie vēstījumi. Jā, un tie dubultie vēstījumi, tas arī es vairāk rītā pieskaršos. Tās ir tādas, kad arī no maniem kolēģiem, kurus es agrāk pie kuriem pat esmu gājusi, es saprotu, ka caur viņiem, un es viņus vispār nenosodu. Tāpēc, ka tas nav par to, ne jau viņi ir vainīgi vai atbildīgi. Caur viņiem strādā skolotāji. Un caur viņiem tiek doti testi. Viņi ne tikai dod teoriju cilvēkiem, ne tikai dziedinājumu, bet dod arī testus. Jā, tāpat kā jūsu matemātikas skolotājs, viņš ne tikai jūs māca, bet viņš arī jūs testē. Viņš arī jums dod kontroldarbus. Un tieši tāpatās caur daudziem meistariem nāk šie kontroldarbi uz atšķiršanu, uz spēju domāt, ieklausīties pašā. Vai tas skolotājs translē to, ko viņš enerģija sakrīt ar informāciju. Vai nenāk dubultie vēstījumi, piemēram, nāk tā kā nosodījums vai kaut kāda ego programma vai kaut kāda dogma, un pēc tam, piemēram, ir tā un tā un tā, un uzreiz otrs teikuma puse, bet varbūt tā un šitā un tā, un tas arī nav slikti, un tas arī ir, šāda tipā, tur ir, tādas niansītes, kuras uz kaut kādiem piemēriem es arī, tā kā dalīšos, jā. Lūk, un es redzēju, ka ar maniem kolēģiem sāk notikt šī testēšana. Tad viņus pašus testēja, arī mani testēja. Un es, lai pasargātu sevi, jo testēju uz ko? Tas ir, tāds es tik nedaudz tam pieskaršos, lai jūs saprastu, par ko iet runa. Piemēram, to, ko krieviski sauc maštabiraveņie. Tātad, kā to pateikt latviski, varat man palīdzēt? Tātad cilvēki, kuri grib iziet uz lielu apjomu. Un, teiksim, kuri grib iegūt rezultātu. Jā, tajā laikā tieši, kad es sāku domāt par to, tad pagājušo gadu, par to savu rezultatīvitāti, es gāju uz individuālajām arī konsultācijām, un tur man to programmu izlaboja. Es arī pati sapratu, ka šajā jomā rezultāts nav apjoms, rezultāts nav cilvēku daudzums,
un rezultāts nav naudas daudzums vai finanses vai apgrozījums kaut kāds. Ka šī rezultativitāte, kāda ir biznesā, viņa nevar tikt piemērota šajā sfērā. Un ka pie manis var atnākt kāds viens cilvēks, kuram kaut kāds mans viens vārds vai teikums vai viena mana prakse atvērs viņa dvēseles potenciālu, un šis potenciāls būs N reizes milzīgāks nekā mans. Un viņš varēs atnest pasaulē daudz reiz vairāk nekā es varētu atnest. Un tādā veidā mans rezultāts būs tāds, bet es to rezultātu nevaru izmērīt. Un neviens no tiem, kas darbojas citiem cilvēkiem, jūs nekad nevarat izmērīt savu rezultātu. Un vislielākā kļūda šo rezultātu mērīt ar kaut kādiem biznesa lineāliem. Un man tas bija ļoti svarīgi saprast, kad nemērīt, tādu savu, tādu rezultātu kaut kādā šādā veidā. Arī pēc cilvēku atsauksmēm nevar mērīt, jo cilvēki ļoti bieži pat paldies nepasaka. Protams, ka tas ir svarīgi šī atgriezeniskā saite, jo tā ļauj sajust, vai tu ej kurā virzienā, vai tas, ko tu dari, ir pareizi, vai tas ir vajadzīgs. Tāpēc tā atgriezeniskā saite. Un, protams, ka mēs visi esam cilvēki, mums cilvēciskā daļa, un citreiz, kad mēs nogurstam, tieši man tas ir ļoti izteikti. Ka tikai tad, kad jūs sākat prasīt kaut ko, tas man iedod beigo motivāciju un vēlmi arī iet, kaut ko darīt un tā. Kamēr nav tāda no tā pieprasījuma, man arī tāds slinkums bišķiņ, vai es nesaprotu, es īstenībā pat nesaprotu, vai tas ir vajadzīgs. Jo, ja nav tāda ļoti liela, tāda tuva komunikācija, tu jau nesaproti, kas tieši ir vajadzīgs. Lūk, un tātad priekš manīm es ļoti sapratu, es ieraudzīju savos kolēģos, ka caur viņiem notiek tātad šie dubultie vēstījumi un pēkšņi sākās maštabēšanās. Un es saprotu to, ka, ja spiež uz cilvēka bāzes čakrā, tātad finanses, tur seks, tur saprotiet, pārpilnība un bagātība, tās nav viena tā pati lieta. Un ja cilvēks meistars grib maštabēties ļoti, tad, piemēram, bet tas ir tikai mans, varbūt, ka man nav taisnība. Es pieļauju, ka man nav taisnība, bet tas ir mans redzējums. Man nekad nav bijusi finanses vai nauda vai apjoms kaut kāds vadošais. Es vienmēr esmu darījis, tāpēc, ka man ir interesanti kaut ko darīt. Bet, protams, ka es saprotu, ka ir ļoti daudz... Kāpēc man ir tik daudz arī kursi vai ne pa energo apmaiņu, ka tur ir ļoti daudz bāzes mācības stundas, kuras nav apgūtas, bet viena lieta ir izdziedināt savu nabadzības domāšanu, tikt galā ar savu karmu, ļoti daudz ir šīs programmas, kuras vienkārši ir jāizlabo un jāizdziedina, kuras traucē pārpilnības ienākšanai mūsu dzīvē. Bet priekš manim pārpilnības stāvoklis, tas ir stāvoklis, kad tu saproti, ka tev viss ir pieejams, ka tev nav baiļu, ka tev ir paļāvība, ka tev pietiek, un ka tu saproti, ja tev kaut ko vajadzēs, tu to varēsi dabūt, ka tev to iedos. Un ja tu pasaulē atdos, tad pasaule tev atgriezīs. Tas ir tāds stāvoklis. Un tam vispār nav saistība ar naudas daudzumu kontos vai ar to roskašu, kā tas ir, greznību. Un tad, kad par to cilvēkiem uz to spiež, es vienmēr aizdomājos, kas tas ir. Un par to iet uz maštabēšanos, celt cenas, tas, kas notikās arī ar ļoti daudziem meistariem, pēkšņi celt cenas, tur palielināt. Man ir iekšējā pretestība. Tātad es nenosodu, šajā brīdī neuztveriet to kā nosodīšanu, bet tātad man pašai personīgi stāvos sevi, man bija milzīga pretestība. Un es redzēju, kā cilvēki, kuri agrāk bija, līdzīgi man domājoši attiecībā uz šo sfēru, pēkšņi gribēja maštabēties. Es nevaru atrast to latvisko vārdu. Un es ieraudzīju, ka tas ir ego. Jo tikai ego grib sacensību, grib vairāk, grib naudu, grib skaitu. Jo tajā laikā es tieši strādāju to, ka šajā sfērā un es tāpēc aizvēru savu darbošanos, lai man nepaslīdētu pašai kāju. Jo ik pa laikam, tev nāk tāds, vajag taču tur paņemt kādu SMM, kas tev, to menedžeri, kas tev tur bīda, darās. Un es sapratu, ka man dziļi atnāca arī tā sajūta, ka tās ir pārbaudes arī man.
Un līdz ar to es to visu aiztaisīju. Es saprotu, ka tagad šogad tas beigsies, priekš manis es būšu, es saprotu, ka vairs tev pārbaužu nebūs tik daudz. Man vismaz pašai personīgi. Lūk, un vēl kas ir, es redzēju, kas notiek ar kolēģiem, es redzu, kas vēl tagad ar daudziem notiek, es redzu, ka daudzi tā kā aiziet tajā un neatgriež. Viņus pavelk tā kā tur iekšā, bet ir daudz, kuri saprot. Viņi ieiet, viņi pagaršo, viņi saprot, ka tajā ir kaut kāda mācības, un ka īsti, labi, visi mēs nošūpojamies. Jā, visi mēs kaut kur ievelkamies. Tas ir tāpat kā, tās pārbaudas mums nāk, es ar jums jau dalījos, ja, ka, piemēram, par kaut kādu konkrētu kanālu vai channelu. Atcerieties, es jums stāstīju par to Pāvelu. Es no sākuma viņu, Jasnu Svet, vai kā viņš sauc, es viņu ieraudzīju un redzēju, ka no viņa nāk tāda gaiša enerģija. Es kaut kur ēterā padalījos. Pēc tam es pēc kaut kāda brīža ieeju un redzu, ka pilnīgi vairs nav. Un es saprotu, ka tā notiek, tā tie skolotāji darbojās caur meistariem, tie gaismas tumsas skolotāji. Tur var pieiet dažādi spēki un caur šo meistaru dot mācības stundas tiem, kas nāk un klausās. Jo jums jau ir jāšķir. Jā, meistaram ir savas mācības stundas. Jā, izvērtēt, saprast, ko viņš dara, vai viņš grib viņš grib gūt pieredzi sadarbībā gan ar vieniem spēkiem un skolotājiem, gan ar otriem. Ir ļoti daudzi meistari, kuri arī sevi mēģina izlīdzināt un savienot gaismu un tumsu, un tad mēs iegāzīsimies tur patās, ja mēs mēģināsim teikt, oi, tie ir labie, tie ir sliktie, tie ir pareizie, tie ir nepareizie. Tā ir mūsu atbildība, vai mēs klausamies un visu pieņemam un mājam galvu un skrienam un, Dievs, cik forši, cik superīgi, un visu dzirdam tikai to, kas programmē mums kaut ko, otru pusi nedzirdam, nesaprotam, ja? Vai arī mēs klausamies un mēs saprotam, tad no šeit 20% man ir tas, kas saskan ar mani, un 80% ir pilnīgi čau. Jā, un mēs saprotam, ka katru reizi, pat klausoties vienu to pašu meistaru, var dot pilnīgi citi spēki, citas struktūras, citas enerģijas nākt. Jā, un mēs to visu tā kā mākam to izvērtēt un paņemt. Lūk, teiksim, manā gadījumā, tā kā šī ir mana pieredze, tad manā gadījumā es saprotu, ka es esmu uz kuģa. Es saprotu, ka man nav vairs šī misija pārcēlāja, tātad strādāt ar veco zemi, ir skolotāji, kuriem tas ir jādara, par to mēs runāsim rīt, 2 veidu, tādu galveno veidu, protams, daudz veidu viņi ir, bet tādi 2 galvenie, ko es tā kā esmu sajutusi. Man ir šie 20% tāda iestrādes, jā, kuras es eju un tie vairs nebūs tā, ka es tagad viņus baigi nolasu, jūtu un tur trīcu un drabu un pārvedu man tā atbildība, bet es, teiksim, nāku un cilvēki redz un paņem to, ko var paņemt, to, kas viņiem vajadzīgs. Bet es ļoti labi saprotu, arī man tas ir nodots un saprotu, ka man ir tāda man nākamā, mana tā misija ir, vai mani dvēseles uzdevumi, nevis misija, neteiksim misija, tas pārāk skaļi, tās kā uzdevumi saistīti jau ar jauno zemi. Jā, līdz ar to es saprotu, kamēr es atrodos uz kuģa, man ir jākoncentrējās un jāskatās, kas man vēl ir jāizdara pašai ar sevi, pašai ar saviem procesiem, un jāskatās, kurā brīdī sāks notikt tie notikumi, kuri man jau rādīs šos jauno kaut kādu un nav jēga stresot. Ļoti daudzi streso, tie, kas atrodas tagad uz kuģi, viņi pa vecam vairs nevar, bet jūs saprotat, pa vecam vairs, tas nav iespējams. Tāpēc, kad rītā mēs par šo vairāk runāsim, tie, kas ir skolā, viņi ir bērni. Viņiem ir skolotāji, un tur ir tas modelis meistari, sekotāji, skolnieki. Tur māca, palīdz, dziedina, velk, mēģina aizvilkt līdz eksāmeniem. Uz kuģa tā ir pārbraukšanas pieaugušo pasauli, kur satiekās pieauguši cilvēki, lai darītu, strādātu. Tās vairs nav mācības. Tā ir jaunās pasaules radīšana, tā ir konkrēta reāla radīšana. Tur tie, kas viņi jau baigi maz uz tiem kuģiem, tur tie cilvēki viņi jau satiksies, lai liktu kopā savas enerģijas, lai kaut ko reāli radītu jaunu pasauli. Tur vairs tāda,
ir jāsaprot, ja pat jūs esat uz kuģa, tad jūsu darbošanās ir vecajā pasaulē vai jaunajā pasaulē. Ja jūs esat kaut kāds meistars, vai cik procenti jūs sajūtat sevi, ka jūs darbosieties tur, vai cik jūs darbosieties jau jaunajā pasaulē. Un kas būs tās kvalitātes, kas būs tā enerģija, ko jūs tur nesīsiet. Tur, tajā pilnīgi jaunā miedarbības veidā, jo tur vairs nevar būt meistars, kas no kanceles kaut ko māca kaut kādiem skolēniem. Jā, jo tur tu vairs neesi tādā kvalitātē vajadzīgs, jo tur ir pilnīgi cita miedarbība, tie pieauguši cilvēki. Tas tā kā, es ceru, ka jūs uztvērāt manu domu. Tas nenozīmē, ka tur nebūs, tur vienkārši būs citā, teiksim, būs vecākie kolēģi, jā, kas tā kā tiem jauniņiem, kas ienāk darba kolektīvā, parādīs, kā tas viss darbojās, bet tā būs pilnīgi citā energoapmaiņa. Jā, lūk, energoapmaiņa būs pilnīgi cita, tie modeļi un principi būs citi. Bet to mēs vairāk rītā, un es ceru, ka tie, kas rītā atnāks, viņi arī sagatavos jau jautājumus par šo tēmu, ko es šodien tā kā jūs uzsiltu. Lūk, jā, un tieši tas ir tas, ko es gribēju pateikt, ka, un tas saka, man Pāvils liekas vilts pravietis, un saproties, es man teikt lasīšu jūsu komentārus, un šī komentēšu. Jā, bet viņš iegāja kā ļoti gaišs, bet viņš nenoturējās. Saproti? Ļoti daudzi nenoturās, tīpaši tie, kam maza pieredze. Jā, viņus vienkārši lēnām tie tumsas skolotāji ievelk, un viņi ievelkās paši tajā visā draivā. Bet tā ir viņa pieredze. Viņa vesela to pieredzi visdrīzāk ir izvēlējusies. Jā. Bet uzdevums un tests jau tas nav tikai viņam. Lielākoties tiem, kas klausās, ja tu, teiksim, un tāpat tās ir tādi, kuri izrullē apakaļ. Es no tādiem tuviem sev cilvēkiem zinu, kuri ievelkās tajā, tagad būs maštabēšos un tur nenormāli un tā, un kaut kādā brīdī viņi saprot, ka tas ir, ka viņi ir ierāvuši ausās, ka viņiem tas, ja viņiem ir stingra saikne ar dvēseli, un tas vektors dvēselē ir tas gaismas ceļš, tad viņiem tā kā pazūd interese. Viņi saprot, ka tas bija ego, un ka tas nedod to gandarījumu. Pat, ja tur kaut kādi rezultāti ir sasniegti, skaitliskie, tur auditorija palielinājusies, sekotāju skaits palielinājies, tur nauda kontā palielinājusies, tas nenes gandarījumu. Tu saproti, ka labāk tu nevis tiecies uz to, bet labāk tu dari tās lietas, kas tev liek dvēselē dziedāt, jo, ja tu esi tajā energoapmaiņā pasaulē, tad jau tu trūkumu neciet, pa lielam, jā, un ja tu trūkumu neciet, tad, tad visdrīzāk, kā tev arī nav, tā raize par to, un ja tev nav raizes, tu vari savu enerģiju veltīt tām lietām, kas tev sagādā prieku, kur tu vari nest pasaulē kaut kādu pienesumu, jā, ka tu vari kaut ko darīt, lai pasaule paliktu labāka. Tā vismaz man tā ir tāda motivācija. Un vēl kas ir, tā kā es esmu ļoti senu šī ceļa, man bijuši dažādi posmi tajā un pārdomas arī par to visu. Piemēram, man arī ir bijusi, tā kā es tādā nabadzīgā ģimenē un trūkumā tādā lielā dzīvoju, tad līdz ar to savos naudas kursos es baigi daudz par to stāstīju, ka man bijis garš ceļš, lai izdziedinātu savu nabadzības domāšanu, iziet uz to pārpilnību, un ļoti daudz, kas bijis, ir jāmaina, jādziedina, jāsaprot, jāsaprot, ir tīpaši visbūtiskākais ir energoapmaiņas principi, saprast ar pasauli un ar citiem cilvēkiem. Tad, protams, kad es saprotu, kā tas viss notiek un kā tas cilvēkiem strādā, bet skatoties savā dinamikā, es saprotu arī to, ka manā gadījumā, jo, teiksim, vairāk es izdziedinājos, jo vairāk man paaugstinājās vibrācijas, jo man mazāka interese palika par finansēm un naudu. Un tas bija 12. gads, kad es esmu stāstījuši par to savu nonulēšanos, aiziešanu uz mežu, uz savu pēdējā vienīgā dzīvokļa pārdošanu, kad man palika vispār nekas, ka man nepiederēja nekas vecs BMW par 1000 latiem vai eiro. Un ka man nekā nebija, vispār nekā. Un es biju nonulējusies līdz un dzīvoju aizbraucu tur 3 dienas semināros, pēc tam 2 nedēļas varēju par to naudiņu kaut kā iztikt. Un līdz grāmatas iznākšanai man bija ļoti, ļoti spiedīgi ar finansēm, ļoti spiedīgi. Bet es atceros, ka es tajā lauku mājās, kur es aizgāju dzīvot, es varēju piekurināt tikai virtuvi un istabu. Un es dzīvoju tik pieticīgi, bet es biju laimīga. Man bija tā laimes un brīvības sajūta, ka es esmu atrausies un izgājusi, un es sapratu ārprāt, cik maz vajag.
Un man tā interese par lietām, viņa nenormāli, viņa vienkārši tā izšķīda, viņa pazuda. Un es atceros, kad es gāju arī kursos, tur tādos enerģētiskajos kursos tas nebija par pārpilnību, par naudu, bet tas bija par, man liekas, par Afrodītas enerģijām, par baudu, par kaifu gūšanu no dzīves, un tur bija jāraksta vēlmju saraksts, sarakstīt 100 vēlmes, un es joprojām to nevaru, jo man nav materiāla vēlmju. Man vēlmes bija, lai neizcērtu mežu, tur, es nezinu, tur uzcelt varbūt kādu kupola siltumnīcu, kur meditācijas vadīt un augi, kur daudz, un kaut kādas, lūk, tādas. Un sapratu, ka man, tā interese, jo tagad, redz, spiež ļoti daudz uz to materiālu, uz bagātības, greznību, tur vajag ir jāpadomā, jo ir svarīga motivācija, ir ļoti svarīga motivācija, un ir jāsaprot, vai tev ir jāizdziedina kaut kas, vai tu gribi sev sēdēt tur apkāries zeltos sudrabos un greznībā, vai tas tiešām ir tavs tas dvēseles ceļš, un jāsaprot tā motivācija iekšējā, jo, protams, kad ir ļoti daudziem ierobežojumi, lai viņi vispār varētu būt pārticībā, lai viņi varētu būt pārtikuši, lai nebūtu lai būtu aizvērtas bāzes programmas, lai nebūtu šī stresa pa finansēm. Tas ir viens tāds nogrieznis, ar kuru arī es esmu devusi kursus, un ir šie mani kopējā ar Annu kursi, kur man šķiet ir ļoti vērtīgi, bet ir šī nākamā, kur tu gribi naudas dēļ, vai slavas dēļ, vai greznības dēļ, vai bagātību, vai šiku, vai ahtas, vai vēl kaut ko, un vai tas tieši, es pieļauju, ka ir cilvēki, kam šis ir dvēseles pieprasījums, būt, izmantot vai pieredzēt šo bagātības enerģiju. Bet es domāju, ka viņi, teiksim, viņi arī uz to koncentrēs, jo tā tomēr ir cita vibrācija, un viņam tā garīgā komponenta diez vai būs tāda ļoti izteikta, un diez vai viņi klausīsies manu šo ēteru. Bet tas ir tāds mans. Tātad manā gadījumā interese par materiālā tēmu, materiālo sfēru, man ir jāman svarīgi, lai man ir dažas kvalitatīvas lietas, kas izskata un tāda vizuāli man atbilstoša vide. Bet man nevajag dārgas mašīnas, tur, es nezinu, kaut kādas tādas lietas. Man vajag, lai viņas labi kalpo, lai viņas ir drošas, lai ir uzticamas, ātras, tādas bāzes praktiskas, lūk, kas man palīdz darīt labāk manu darbu. Vai komfortablāk un drošāk justies. Lūk, tāda interese par ļoti daudz kaut kādām materiālām lietām, viņa samazinās un viņa vislāk paliek mazāk. Saprotat? Un man viss, kad man jākārto kaut kas ir, kaut kādas tādas lietas, kas ir saistītas kaut kur ar īpašumu, kaut kas tur jāremontē vai vēl kaut kas, vai man tas viss sagādā, īstenībā man bieži liekas ārprāts, ka tas vienkārši apgrūtina to dzīvi. Man negribās nemaz tam tur baigi pieķerties vai piesaistīties. Lūk. Oi, nav baigi haotiski. Lūk, Egija saka, vēlmes ir tik līdzīgi domājošas. Lūk, tas ir tāds process, kas notiek arī man. Ļoti labi, kas izlasīja to tavu komentāru, jo par to es ļoti daudz dalos ar saviem tiem cilvēkiem, ar ko man ir tie voisiņu romāni, ar ko man ir līdzvērtīgi energoapmaiņa, kad agrāk man tā nebija. Es ļoti sajūtu sevi kā tādu individuālistu, un es visu laiku domāju, man visu laiku tur konsultācijās, seansos saka, ka es esmu tas cilvēks, ka mans dvēseles tas uzdevums ir saistīts ar jaunās zemes reālu palīdzēšanu viņu būvēt gan informatīvi, tāpēc ar maniem tie kursi ar mums ir Valentīna nācija, jaunās zemes cilvēks un jaunā zeme, un pa vietām un tā sapratnē, man viņas ļoti daudz, ka man grāmata būs jāuzraksta par šo tēmu. Un es domāju, bet kā es vispār nevaru iedomāties, ka es varētu dzīvot kaut kā kopā vai kaut kā ļoti cieši būt saistīti ar citiem cilvēkiem. Un tas bija vēl pavisam nesen. Un tagad es, piemēram, dzīvoju pēdējos, jau tuvi būs 3 gadi, kā es pārstrādu dzīvoju šeit, Gruzijā.
Un pēdējā laikā es jūtu, cik man nenormāli pietrūks savējo cilvēku. Man nekad nav pietrūcis. Es varēju aizlidot tur uz Latviju, satikt savējos cilvēkus. Es aizgāju satikumu, pēc tam man bija pilnīgs miers. Man nebija tāda, tas trūkums. Tagad, un tieši tas trūkums pēc dzīves, jo to man ar visu laiku ar maniem arī saka, kad ir vajadzīga šī dzīvās satikšanās, dzīvie formāti, dzīvi, jo tu nevari virtuāli, tu vari apmainīties ar enerģijām, ar kaut kādām domām, ar idejām, bet tu nevari radīt. Jā, tas nav radoši. Tas var būt dziedinoši, tas var būt atbalstoši, bet tas nav krieviski vārds sezidēt. Jā. Jo ir jāsatiekās cilvēkiem, lai radītu. Un īstenībā jau satiekoties ar fiziskajiem ķermeņiem, rodās idejas, kuras gribās kopā darīt un materializēt. Virtuāli runājoties ļoti reti tas var notikt. Ir ļoti vajadzīga šī dzīvā satikšanās. Un tas nozīmē, ka mēs pamazītēm arī tādam individualistam un solistē kā man, tomēr jau jūtās vilkme. Jā, tā vilkme jūtās. Un tāpēc arī tad, kad es domāju par kaut kādiem retrītiem, es viņus vairs negribu vispār saukt par retrītiem, es nezinu, kā viņus saukt, bet tas viss ir, ka es vēlos pulcēties, satikties pati un sapulcināt cilvēkus, kuri var līdzvērtīgi apmainīties ar enerģijām. Tas ir ne tikai, ka es tur kaut ko dodu, tur vadu meditācijas prakses, vai ne, un kāds ir samaksājis naudiņu un to ņem. Jā, šis formāts arī ir vajadzīgs, un būs vajadzīgs, bet man gribās to otru, man daudz vairāk gribās to formātu, kur katrs ne tikai ņem, bet arī kaut ko ieliek no sevis. Padalās ar kaut kādu citu informāciju, ar savu redzējumu, ar savu enerģiju, ar savām prasmēm, ar savām iemaņām, ar to, kas viņam ir un kas man varbūt nav. Un es domāju, ka tādos kopējos tādos apļos radīsies reāli dzims jau kaut kas konkrētāks. Jā, kurš ļoti iespējams arī sāks realizēties. Lūk, jo jā, tieši tā, kad tie savi cilvēki, viņi aiziet, jo mēs jau sakāpām uz kuģiem, kāds ir uz cita kuģa, mēs varbūt satiksimies, viņš piebrauks vēlāk, viņš nav tās bāzes programmas, teiksim, piemēram, tu esi uz kuģa, kur ir, teiksim, augstākas vibrācijas, jā, viņš iet ātrāk. Un tu nonāksi un sāksi kaut ko darīt, teiksim, pēc gada, jā. Teiksim, tavs cilvēks, kurš tagad ir attālinājies, jā, viņš varbūt ir uz kādu lēnāku kuģi, jo viņam vēl ir vairāk jāizdara. Un viņš pienāks vēlāk, un jūs varbūt satiksieties, bet ar ļoti daudziem nestiksties. Saprotat? Tā kā, jā. Tādi festivāli, Ilze, man šķiet, ka ir, bet viņiem ir formāti tādi, tā kā tirgus, jā, kad nevis viens ar otru dalās. Viņi sēž katrs savā nojumē un tā kā pārdod savu pakalpojumu vai preci, un tur nāk tie, kas to patērē. Tas nav tas formāts, tas galīgi nav, tas ir tāds, jā, kur tiekās paši un viens ar otru mainās. Es mēģināju tādas dombiedru sajietus taisīt, bet tajā laikā tas bija sen, 4-5 gadu atpakaļ, un tad tas nestrādāja pilnībā. Lūk. Paritināšu, ko jūs rakstījāt. Lūk, tas ir tas, līdz ar to, kāpēc es tagad to visu sasaistot kopā, kāpēc es pašlaik, teiksim, aktīvi nedarbojos. Tas ir pirmām kārtām, tāpēc, ka es esmu koncentrējusies uz sevi, lai pievilktu astes. Otrām kārtām nav sākuši risināties notikumi, kas mani ved, bet man ir absolūts mieriņš par to, kas mani ved tā kā jaunajā, bet man ir konkrētas sajūtas, tad aptuveni es zinu, kas tas būs. Lūk, bet es saprotu, ka es esmu pārāk bieži skrējusi pa priekšu vilcienam, to, ko es tikko teicu par to dombietru sajietu un pa vēl daudzām lietām. Man liekas, ka es sajūtu un skrienu pa priekšu vilcienam, cilvēki nav gatavi, jā. Un tagad es mācos būt plūsmā, tā ir priekš manī vesela milzīga mācība, jā, jo es esmu tas cilvēks, kam kādreiz bija 2 plānotāji, 2 gadus priekš, jā. Un ejam, tas manifestējošais ģenerators, jā.
Un tagad es mācos būt tajā plūsmā, mācos sajust, kas notiek ar mani, vēroju, kas notiek tajā pasaulē. Saprotu, ka nav, redzi, kas ir, ka jūs jūtat to spiedienu no meistariem. Daudz no viņiem atrodas uz kuģa, daudz atrodas vēl vecajā tajā pasaulē, jo netika uz tā kuģa paši, ja? Bet tā auditorija vairs nav, tāpēc, kad tā interese bija toreiz, tagad viņiem ir citas intereses. Pēkšņi vairs nav auditorijas. Un līdz ar to viņi, viss tā kā aizgāja. Un es tik sāku iet, un viņi mēģina, un viņi pušo, un jūs jūtat, un jo vairāk ir tas spiediens, jo automātiski gribās atgrūsties, vai ne? Tā kā, un par šito mēs arī tā vairāk parunāsim, man kaut kā jāatcerās, ko es izstāstīju, ko ne, jo rīt kaut kur atkārtošos, protams, jo, kā saprast, vai ne, kur es esmu, jo, un vai tiešām man ir jāturpina tas darīt, ko es daru, varbūt man ir jādara kaut kas cits, vai jādara kaut kas cits uz šito brīdi, kas ir mana mērķa auditorija, teiksim, vai mana auditorija ir vecais krasts, vai mana auditorija tomēr ir tie, kas ir uz kuģa, vai mana auditorija būs tikai tad, kad pietuvosies krastā, tad es viņas tā kā sākšu satikt. Jā, un ko es varu darīt šajā brīdī, lai pilnveidotu sevi, jo jāsaprot, ka ļoti daudzi izšķīlās pilnīgi negatīvi. Un radās ārkārtīgi daudz viduvēju, neprofesionāli vienkārši, jā, jo tie, kas ir eksperti, tie, kas ir principā eksperti profesionāli, kuriem ir arī liela pieredze, viņi šo kaut kādu, nosacītu klientu samazinājumu, es domāju, jūt mazāk. Lūk, bet lielais daudzums cilvēku ir rītā, es stāstīšu, kur. Jā, tātad ir daudz, kur cilvēki iet, un tur ir ļoti interesanti, jā, kāpēc viņi iet tur. Protams, ka tur ir arī vērtīgas lietas, ir cilvēki, kas translē lielajās valodās, un viņiem ir planetāra misija. Tātad, ja kāds interesēs par spirāli dinamiku, arī tā bišķiņ stāstīšu par spirāli dinamiku, interesēs, tad tas ir jau tāds, šis dzeltenais līmenis, kad jau ir kalpošana cilvēcei, ja, un tas parasti ir tiem, kuri runā lielajās valodās, jo viņiem ir ar tā misija translēt lielam cilvēku daudzumam ārkārtīgi plaši, ja, un caur viņiem iet tāda vibrācija, kura nodar ļoti daudzam lielam cilvēku skaitam. Lūk, un ir tādi, kas translē šīs, to lipīgo sīrupiņu, jā, uz ko iekrīt un sapinās tajā lipīgajā gaismiņā, jā, to sauc arī par viltus gaisu, to sauc par, man bija tādi, kā mēs dalījāmies kolēģiem. Un tas tu tā kā iekrīt uz saldu sīrupiņu un meditēsim, glābsim pasauli, tur, ak Dievs, un tur viss, tik balti pūkaini roveži, jā. Un iekrīt sapinās, un viņi ir tādā ilūzijā, pilnībā arvien vairāk tajā ielīp, un tur notiek tāds enerģijas, pirmkārt cilvēks ir apturēts, jā, viņš ir savā mākonī saldajā, jā, un kamēr viņu nešķebina no tā, viņš tajā visā ir, un tādi arī ir diezgan daudz, bet viņi pārsvarā tomēr ir tajā pasaulē, vecajā, jo man ir tāda pat frāze, ja, kad agrāk, kad visi vēl gāja uz krastu, tad tumsas skolotāji ar tīkliem ķēra, ja, caur šiem maldiem, caur migliņu, pa kuru es runāju, ja, tos mazās zivtiņas, ja, nosmēla lielo vairumu, caur dažādām maldinošām informācijām un tā. Tad tagad ar makšķeri izķer ar spinningu uz kuģa lielās zivis. Jā, jau tādus, kas ir meistari. Lūk, tā kā par to mēs ar vairāk rītā, lai jums ir intriga. Ko, tātad, ja bija kaut kādi jautājumi, esat tik mīļi, lūdzu atkārtojiet, tāpēc, ka es vairs neuzritināšu. Vai jums ir, Gunda saka, vārds retrīts jau ir pārlietots, jā, tepat ir vīna retrīti, jā, un viss kaut kas. Es tagad nezinu, kā to... Jā, tieši tādu kopdarbošanos, Guna, jā, tādu formātu, man pat ziemā gribās šeit Gruzijā satikties. Tā, viss.
Man šķiet, ka es lielāko daļu pastāstīju, tagad padaloties ar atgriezenisko saiti. Tas ir tas, kā es jūtos, kur es esmu, kāpēc es daru tā, kā es daru, kāpēc es uztaisīšu Instagram kontu krievā valodā, kur es uzrakstīšu ničvoņi pradaju, ničvoņi uču. Dalīšos savu enerģiju, dalīšos savu balsi, dalīšos savu plūsmu un paskatīšos, kas no tās sanāks. Un kur tas mani tā kā vedīs, jo tā ir tomēr lielā valoda, es angļu valodā vienkārši viņu nezinu. Man angļu valoda nav dzīvē atnākusi, un tas ir atsevišķs stāsts. Tā kā man te kāds prasa, kāpēc es angļu valodā, es vienkārši nesaprotu angļu valodu, un nerunāju viņā. Lūk, tā ir vienkārši mana otrā valoda, ir šī valoda, un tāpēc līdz ar to es tur arī ņemu, teiksim, kaut kādas kolēģi man tur ir un tā. Vai tiešām tu, Inta, esi gatava tikties ar tādiem cilvēkiem, kā konkrēti to vēlies un kādā formātā, ar kādiem cilvēkiem par to, man ir virkne cilvēku, ar kuriem man ir līdzvērtīga energoapmaiņa. Tātad bet viņi nav ar mani vienā valstī. Tātad, daudz no jums zina EKU, piemēram, jā. Mēs katra mūsu tā voisošanās reize, vai mēs šādi satiekamies dzīvajā, tā ir milzīgi bagātinoša. Jā, un man vēl ir tādi cilvēki, viņi ir kaut kādi 20 cilvēki, bet viņi ir izkaisīti. Un tā kā mēs katrs atrodamies uz sava kuģa, kāds atrodas uz mana kuģa, šādi tad mēs komunicējam, mēs virtuāli ļoti daudz komunicējam, bet dzīvojam katrs savā pasaules daļā. Un šie ir tie cilvēki, kas ir mani cilvēki, ko es sajūtu kā savus cilvēkus, kā 20. Bet es saprotu, ka tepat neiet runa par mani. Jā? Tu man prasi par mani kādā formātā. Es visu laiku to daru. Jā, es sazinos, un mēs salidojam Stambulā, vai tagad pie manis Gruzijā salidos, vai es aizbraucu uz Latviju, mēs satiekamies. Un es to visu laiku daru, bet es zinu, ka būs vēl citi cilvēki. Un es vairāk vēlos šādu platformu radīt priekš citiem. Jā? Tātad to veidu vai iespēju. Tā kā tas ir viens no maniem uzdevumiem. Es līdz šim, piemēram, atvedot kādu meistaru, es to esmu tā kā savadusi galus. Jā, salikusi, tā ir viens no maniem tiem tā kā uzdevumiem. Jā, bet tad, kad man pasaka, kāds randomā uzraksta un grib manim tikties, es neeju tikties. Vai grib ar maniem kafiju padzert, vai kā, es neeju tikties, tāpēc, ka tas ļoti reti, jā, es, piemēram, nerunāju pa telefonu, daudz gribu sazvanīties, tāpēc, ka lielākā daļa, kas, man ir, varbūt tāpat ir trauma, jo lielākā daļa ir vienos vārtos. Lielākā daļa tie, kas ļoti grib sazvanīties, viņi ir īstenībā enerģijas vampīri. Viņi grib turēt tevi uz klausulas, jā, un vienkārši grib konsultāciju. Es biju padalījusies ar vienas kolēģis, psiholoģis savu to par draugiem, jā, jo, redzi, ja tu esi frizieris, tad tu, ja tev, piemēram, draudzene mani frizieri, jā, es taču neiešu pie viņas brīvdienā un ar savu matu krāsu, nokrāso man matus, jo es respektēšu to, ka tā ir viņas brīvdiena. Jā, bet, diemžēl, šajā tādā psiholoģiski ezoteriskajā jomā, tie, kas darbojās, jūs saprotat, jā, ka tā robeža cilvēki vispār nejūt. Jā, un lielākā daļa, man draugi ir tikai tie, kas negrib no maniem konsultāciju, kas arī kaut ko ir gatavi iedot, kaut kādā veidā ieguldīties, kas arī no sevīm kaut ko. Bet redzi, kas ir jau citi, kuri grib iedot, bet viņiem nav tā, kas man vajadzīgs, kas man interesē. Jā, tā kā te ir līdzvērtīga energoapmaiņa, tas nav obligāti vienās vibrācija līmenis. Tas ir vai nu līdzīgs enerģijas apjoms, ar ko tu vari, vai arī tās tādas enerģijas, kas man, piemēram, trūkst. Man ir kaut kādas iedas, es ar viņām dalos, bet man nav, piemēram, konkrētas enerģijas. Un tam cilvēkam ir tā enerģija, un mēs ar to enerģiju apmainamies. Jā? Tāpēc man, protams, ka šo daudzo gadu laikā, jau 14 gadu laikā, kurš es šajā tēmā, lielākoties cilvēki grib bezmaksas konsultāciju, tā ka viņi ķipa grib draudzēties. Tā tas ir. Diemžēl tā tas ir. Un tā nav nekāda lepnība, tā ir vienkārši, un cilvēki paši to nesaprot. Jā? Viņi vispār par to neapzinās, ka tas tā ir. Un līdz ar to tā tēma atrast cilvēkus, ar ko apmainīties līdzvērtīgi ar enerģiju, viņi ir nenormāli aktuāli tieši man un tiem maniem tuvajiem cilvēkiem, kuriem ir tieši tas pats
Kurš no jums sajūt to, ka nav ar ko līdzvērtīgi apmainīties, ka ir vai nu tikai tie, kas no tevim kaut ko grib dabūt, nu tā kā tava enerģija, tev viņas ir daudz, vai ne, tev ir pieredze, tev ir zināšanas, tev ir spēja translēt to enerģiju un dot, jā, un tu to dari visur. Arī tā, ka ar maniem sāk kāds vienkārši veikalā runāties, es jūtu, ka man tā enerģija iet viņa virzienā, es nevaru to izslēgt. Jā, bet ja nenotiek energoapmaiņa, tas jau kādreiz tas ir speciālitāts, nu tā ir tēma nemaz nesākšu. Jā, to nevar tā vienā arī. Lūk. Es ceru, ka jūs nesajūtāt manī kaut kādu, ka man pirksti gaisā, un es tagad arī tādiem nerunāšu, jā, bet ļoti daudz cilvēku nezinu, ko nozīmē līdzvērtīga energoapmaiņa. Lūk. Un šī līdzvērtīgā energoapmaiņa, man ir vajadzīga ar tiem, kas ir ar mani līdzīgā vilnī, bet tiem, kas nav līdzīgā, viņiem ir vajadzīga ar savējiem. Tātad visiem, kas ir klātesoši, ir vajadzīga šī energoapmaiņa ar tiem, ar kuriem jūs to varat. Tajā līmenī, kur jūs esat, tajā vibrācija līmenī, tajā apziņas līmenī, katram savā lokā, katram ar saviem dombiedriem. Jā, jo citreiz, piemēram, tajā, tur zīmētāju pulciņā vai keramiķu pulciņā vai tur muzikantu pulciņā, taču tur jau ir jums līdzīga vibrācija, jau līdzīgi kaut kas jums ir jau kaut kas kopējs. Un tas jau ir daudz, tas ir, piemēram, tādā mūziķu pulciņā, varbūt riktīgi forši šas kopējas sadziedāšanās ar cilvēkiem, kuri kāds vispār nezina neko pa garīgumu, jā, un viņa vibrācijas un makarots ar šnabīti un tā. Tā kā katram vienkārši ir jāatrod šis savs pulciņš, un par to jau es arī. Un tas, ka jūs te dalaties arī ar to, ka ir kaut kāda pulciņa vai vēlkās, varbūt arī forši atrod viens otru. Un man ir jāatrod tie, kas ir mani cilvēki, un jums jāatrod tie, kas ir jūsu cilvēki. Rītā 10. pēc Latvijas laika. Kā lai noskaidrot, cik augstās vibrācijās es esmu. Ir cilvēki, kas mēra kaut kā ar svārstiņiem, var uztaisīt kaut kādu skalu un mērīt, bet tas ir tāds ļoti, es nevaru pateikt, cik es augstās vibrācijās esmu. Jo nav tādas skalas. Tas nevar pateikt, teikt ir 23 grādi Gruzijā pēc Celsija. Jā, tas ir vibrācijas, tas ir... Tur ir gan sirds atvērtība, gan brīvība, gan izdziedinātība. Tātad, cik tu esi izdziedināts? Jo vairāk esi izdziedināts, jo mazāk tev ir bļuku, jo mazāk tev ir ego programmu, jo tu pieņemošāks, esi mīlošāks par pasauli, jo mazāk tev ir nosodījumu, mazāk nepieņemšanas, vairāk mīlestības, vairāk prieka enerģija, ir ļoti augsta vibrācija. Jā, saka, ka augšām celsies tie, kas būs priecīgi un laimīgi. Lūk, ja ir cilvēks priecīgs un laimīgs, viņš ir augstās vibrācijās. Ja viņš nosoda, nepieņem, ja viņš cepās, ņemās, raksta kaut kādus komentārus, viņš ir zemās vibrācijās. Jā. Nerunājot jau par tiem, kas, jo ir garīgi cilvēki, kur to vien dar kā noliekt citus, viņi nav augstās vibrācijās, pat ja viņi neēd gaļu, jā, un tur meditē, viņi nav augstās vibrācijās. Jā. Tāda, es domāju, ka tu uztvēri, jā. Tā. Pieteikšanās saite ir gan taplinkā, gan manos storijos, gan kanālā. Pieteikšanās saite uz rītdienu. Alis, paldies, jā. Grāmatas man jau liekas, kad es rakstīju tik sen. Lūk. Man ļoti patīk šīs sarunas. Tiekamies rītā. Jā, par to krievvalodu skatīsimies. Man vienkārši šķiet, ka tas ir tāds darbs uz sevi. Jā, es saprotu, ka varbūt ka man ir kaut kur grūti šeit, tīpaši ir tādas kaut kādas tēmas, kas ir tā kā jūtīgas latviešiem. Vai mazai tautai, tā kā, jo kaut kur mēs esam tāds pīļdīķis, jā. Un ļoti daudziem no mums ir jāiziet no pīļdīķa domāšanas, jā, jo tā vēlme iešķirot cilvēkus kaut kādās
nacionalitātēs, reliģijās, pareizie, nepareizie, sliktie, labie. Tur uzreiz momentā sākās kaut kāds konflikts, jā, neviens nepaskatās vēsturi. Vienkārši ziņās saka, ka tie ir labie, tie ir sliktie, un tas tiek pieņemts kā dogma. Nav paša viedokļa, jā, un šitā nedomāšana, viņa īstenībā tāda aitu bara domāšana vai aitu bara kaut kāds iekšējā būtība, viņa ir tā, kas neļauj pasaulē virzīties uz priekšu. Un pateicoties tieši tam, mēs esam tur, kur mēs esam, jo mēs klausam, ko mums kāds pasaka, jā, izdomājam no kaut kādiem 2 viedokļiem savējo, bet īstenībā var būt 1000 viedokļu, varbūt 1000 variantu. Katram cilvēkam var būt sava sajušana, katram var būt savas redzējums par kaut kādām lietām uz pasaules. Un tikai tad, kad mēs varam vispār būt paši, tad, ja mēs dzirdam sevi. Bet mēs nevaram sadzirdēt sevi, ja mēs pieņemam svešas idejas par savējām. Ja mēs kaut ko saklausam, vai mums pasaka, ir 2 varianti parasti, ja? Ir vai tas, vai tas, vai tas, vai tas. Un tas tāda domāšana, tad man jāizvēlas 1 vai 2. Varbūt ir 1000. Un varbūt ir tikai tavs, un varbūt ir kaut kas tāds, kas ir tikai tavs. Un tavs atšķirsies no visiem pārējiem, bet tieši paņemot un sadzirdot un atrodot, tu būsi pats ar sevi, tu būsi saskaņā ar sevi, un tu būsi pats. Un tā kā mans tas ceļš ir tas brīvības ceļš, būšana pašai, un es esmu visu laiku tajā gājusi iekšā dziļāk, jā. Un es saprotu, ka ir kaut kādas tādas, kur baigi grūti to darīt, jo tu kaut kādā veidā būdam pats vienkārši aizskar kaut kādus citus cilvēkus, jā, jo tu nevari kaut kā izteikties, tev visu laiku jābūt kaut kādam, jādomā, jāpiemeklē kaut kāda vārda teikumi. Protams, ka nevar vienkārši šaut vaļā visu, kas tev nāk prātā, jā, jo vai kaut kādā tur izteiks, protams, kad ir jāciena tie cilvēki, kas ir atnākuši, kas klausās tevi, jā, bet varbūt es pārāk tolerēju tās citu cilvēku jūtas. Lūk, nezinu, es arī eju tikai savu ceļu, meklēju to savu ceļu, es meklēju, kā es varu labāk justies, teiksim, un būt pati, jā, un paskatīsimies, kas no tās sanāks. Tā, bet tai pašā laikā es saprotu, ka, katrs mana šāda, tā kā iziešana, viņa jau nav tikai tādēļ, ka es gribu izkratīt sirdi, jā. Es saprotu, ka ir kaut kādas lietas, ko man ir svarīgi jums aiznest. Jā, jo es varu tikpat labi tur tādu pašrefleksiju ar saviem draugiem un kolēģiem tur voisiņos izrunāt. Un es to arī daru. Jā. Bet šāda publiska pašrefleksijas, es to jūtu kā tādu aicinājumu, ka tas var kaut ko iedot, vai atbalstīt, vai motivēt, vai vienkārši tu saproti, ka tu neesi viens ar kaut kādām lietām, tā kaut kā. Un tāpēc es to daru. Jā. Jā, un Ilza raksta, ka svētīgi šādi kopā sanākšana, enerģētiski tevī klausoties, izjūtu ķermenisku trīcu un patīkam galvasreibu un domāju diez kā citiem. Tāpēc, ka man ir šī enerģētiskā plūsma. Un citreiz viņa pilnīgi tā prasās ārā. Un citreiz liekas, ārpēc pat nav ko teikt, bet kaut kas ir jāsaka. Tagad man ir ļoti daudz ko teikt. Man pierakstīja centās lapas, un es to domāju, kā to visu izrunāt. Un izteikt, un, piemēram, Patreonā es voisiņus rakstu. Lūk, un tas ir tā dalīšanās ar savu balsi. Tas nav tikai ar informāciju, tas ir arī ar enerģiju, to tādu. Jo, man šķiet, ja es nevaru neko labu iedot, tad labāk paklusēt. Un es meklēju to veidu, kā vislabāk kalpot pasaulē. Un man šķiet, vismaz tāds mans ir iekšējais nolūks, lai tas, ko es nesu, lai tas, ko es dodu, lai tas, ar ko es dalos, lai viņš kaut kādā veidā atbalsta cilvēks tajā laikā, kurš pašlaik ir un kurš vieglāks nebūtu, kur mums vēl ir jāizrūlē tādam ļoti grūtam laikam. Jā, un tas ir tas, ko es varu šajā brīdī.
Sintī saka, lielākoties jūtos kā enerģijas donors vai slāvē izolējos brīžiem. Lūk, izolējos. Nu, redz, tas bija tas, kā es ar to visu laiku darīju. Es izgāju, un tad man bija ļoti tā draudzības tēma, ka Dievs man pārcēlē dienas grāmatā ar veselu sadaļu, vesela nodaļa par šo, nu, kad gribās tos cilvēkus, ar ko apmainīties, un tu jūti, ka cilvēks pie tevim tiecās, un tev šķiet, un tu aizēji ar viņu, un tu saproti, ka viņam vajag no tevim bezmaksas konsultāciju, un ka tu jūties izsmelts pēc tam un neko neesi saņēmis vispār pretī. Jā, draudzība tomēr, kad, nu, par to, kad, ok, jā, kādreiz tu skries un dalīsies un palīdzies un atbalstīsi, bet būs brīdis, ka tu arī varēsi, jo tu arī esi tikai cilvēks. Tev arī mēdz būt grūtāki brīži, tev arī vajag kādreiz, lai atbalsti, tev arī vajag, lai tev pasaka kādu labu vārdu. Un man arī to vajag. Jā. Citreiz liekas, ka tur sēž pretī kaut kāds cilvēks, kas tur ir visu izstrādājis, ar visu ticis galā. Nē, es esmu procesā. Man ir grūtās dienas, man ir besīgās dienas, man ir raudamās dienas, man ir ļoti tādas dienas, ka man gribās, lai man kāds atbalsta, lai man kāds pasaka kādu labu vārdu, gribās, ka kāds man kaut ko iedod, jā, un tas ir, nu, īstenībā tas Karmas latviešu seriāls viņš ļoti parādīja. Es saņēmu atbalstu no cilvēkiem, no kuriem es negaidīju, no tiem, kuriem es domāju, kur man 100% atbalstīs. Mans process tur nebija vispār par spriņģi, jo viņa pilnīgi, tur ir auditorija cita, tur vispār nav mana auditorija pie viņas. Bet mans process bija par to, ka es biju vienkārši, ka tie cilvēki, kuri man likās, ka viņi man būs blakus, ne jau tāpēc, ka man tur bija baigi, ka es tur biju sagumusi, tur es nezinu, bet ne, vienkārši tā sajūta, kad, nu, ka kāds pasaka kaut kādu vārdu, kaut kā reaģē, bija kaut kādu laiku bija klusums. Un manējais process bija tikai ar to, kad visi tā kā sastīguši, kas tagad ir, jā, un atbalstu es saņēmu no cilvēkiem, no kuriem es vispār negaidīju. Tādu foršu, un es sapratu, kad ir kaut kādas situācijas dzīvē, un paldies Dievam, ka viņas mums ir, kad parāda, kas ir kas. Jā, un, jā. Jā, enerģija ļoti cilvēki sūdz, mēģina ņemt, piemērs vakar raksta paziņu, uzdod jautājumus, ko var paņemt un iegooglēt un atrast pati, bet vienalga, vajag, lai viņai atrod un aizsūt tāds sīkums. Jā, šitas te ir tāds, tas ir normāli, ka tev raksta privāti un nevis tāpēc, lai pats atrastu taplinku un pieteiktos, bet raksta. Jā. Reizēm labāk neiet pie meistariem, kuriem ir ļoti augstas vibrācijas, var izcepties. Jā. Zin kā ir, vajag iet pie meistariem vai pie cilvēkiem, kuri ar tevi rezonē. Un tu nemaz nepateiksi, kādas viņam ir vibrācijas, jo es jums to izstāstīšu. Es viņu nesaukšu pa meistaru, bet ir tāda blogere, uzņēmēja, ko es esmu jau pieminējusi. Viņa translē ļoti daudz tumšās enerģijas. Bet tai pašā laikā viņai ir arī gaišās enerģijas. Sauc viņu Rada Ruskih. Es esmu ar viņu arī Patreonā tad dalījusies un tā. Es viņu uzgāju vienkārši tā, ka sāku studēt spirālu dinamiku. Es esmu aizrausies bišķiņā spirālu dinamiku. Es atradu viņu un sāku viņu tā kā klausīties. Un es sapratu, ka viņā ir enerģija. Lai jūs saprastu, jā, viņa ir pilnīgi sevi plastiski pārtaisījis, viņa ir notetovēta ar piercingu dagunā, ar to, ka viņa runā matam, vispār bez bremzēm, saka to, ko domā, nebaidās vispār ģērbties kā frīks, izpaust sevi, bet viņa koncentrētā veidā translē to enerģiju, kuras man nav. Tātad man ir savi kaut kādi kā cilvēkam. Tātad ir, es kā jūs mani uztverat, jūs man parasti uztverat visam savādāk. Pie tam ļoti bieži es translēju enerģiju priekš kaut kādus piemērus priekš cilvēkiem. Viņi vispār nav nekādā saistībā ar mani. Es kādreiz kaut ko pasaku, un cilvēki domā, ka es esmu uzcepusies par kaut ko. Īstenībā es jūtu, ka tie bija cilvēki, ir cilvēki auditorijā, kuriem ir svarīga tā informācija. Es vispār neesmu uzcepusies, un tā nav mana lieta. Viņi vispār nav nekādā veidā saistīti. Ja? Tātad ir cilvēks Inta, kuru translē caur sevi kaut kādu enerģiju informāciju, un ir Inta tā, kur ir
sieviete, māte, tur vienkārši cilvēks parastais. Ir tad profesija, kur es esmu darbā, un ir vienkārši tur, kur es esmu mājās. Un tur, kur es esmu mājās, jums, piemēram, ir par mani kaut kāds viedoklis, kaut kāds redzējums, ja? Bet ir vēl mans cilvēciskais es. Man, piemēram, ir kaut kur, man patīk kaut kādas drēbes, vai, piemēram, sarkana lūpkrāsa, ja? Piemēram, ikdienā krāsot sarkanu lūpkrāsu, es nevaru. Tad man vajag šo, krieviski saka, rast ķašku, ja? Vai iziet sevi kaut kā izstiept, lai vairāk darītu lietas, kuras es neesmu līdz šim darījusi. Un man tā rada, man viņa palīdz tieši, viņa iedod to enerģiju. Viņa noteikti nav augstākās vibrācijās vai zemākās vibrācijās, es nezinu, bet viņa ir ļoti jaudīga, viņai noteikti viņas ir daudz, un viņa, teiksim, viņai ir tā enerģija, kuras man pietrūkst. Un skatoties viņu, es varu dabūt to enerģiju. Saprotat? Tādu enerģijas kvalitāti, kura man nav. Man ir ļoti daudz citas, kuras viņai nav. Jā, sapratāt, pa ko ir runa? Un tas vispār nav par, ir jāiet tur, kur mēs varam iedvesmoties, kur mēs jūtam rezonanci, kur mums ir silti. Tā kā tie, kas negrib, kuriem es besīju, skatos un es jūs trigerēju, protams, kad to kā terapiju var izmantot, nevis kā terapiju, kā darbošu sevi. Jā, man arī ir viens tāds, es esmu, man liekas, stāstījusi, viens tāds krievu valodas auditorijas guru, kuram ir ļoti daudz cilvēki, kurš mani reāli trigerē. Jā, jo viņš pazemo cilvēkus tur, viņus, tā kā, viņam ir nenormāls ego, vienkārši, vājprātīgs ego, un tā, ka man vajag pastrādāt ar savu pieņemšanu, tad ar manām kaut kādām ego programmām, tad bija laiks, teicu, neesmu sen viņu skatījusies, varbūt viņš jau mainījies. Bet es varēju paskatīties 10 minūtes, uzcepos, skatījos, kas izceļās, kas tas tāds ir, kas tas ir manī, ko tas man rāda, jā, un strādāju ar savu pieņemšanu. Man arī gruzīņi kā tauta māca pieņemšanu, reāli māca pieņemšanu. Un, teiksim, arī kaut kādi tie meistari, kas man tā kā trigerē vai cepina, ja? Lūk. Un, ja jums ir tas, tad jūs saprotat, ja tev kaut kas besīja manī, tad skaties, tad tev ir iespēja sev pastrādāt. Bet, pa lielam, es domāju, ka tev nevajag nākt un uz mani tur klausīties vai kaut ko ņemt pierē no tā, ko es saku, vai tur apspriest, vai rakstīt kaut kāds man pēc tam vēstules vai vēl kaut ko. Nav no tā jēga, daudz lielāku jēgu un poļzakrieviski, ja, labumu. Labums būs tad, ja mēs iesim tur, kur mēs sajūtam, kur mēs varam iedot viens otram kaut ko. Kur mēs varam padot viens otram roku, kur mēs varam palīdzēt, kur mēs varam sajust šo plecu, jo tas nav tikai par to, ka mani un tevi. Tas ir arī par tiem visiem citiem, kas raksta. Mēs viens otram lasām šos komentārus, ja, un mēs sajūtam to vienotību. Mēs saprotam, kas notiek ar citiem cilvēkiem. Un jau šis lauks kopējais, kas šeit ir, viņš jau iedod ne tikai dēļ tevis vai dēļ manis, ja, bet arī dēļ tiem pārējiem, kas šeit ir 200 cilvēki un klausās un sajūt viens otru. Un saprot, kas notiek, jā, kas notiek ar viņiem. Saprot, ka mēs neesam vieni paši. Lūk. Ziniet, kas ir stulbi? Stulbi ir tas, kad Instagramā man gribās pēc tam tos komentārus izlasīt, es viņus palaižu garām stāstot. Ir kaut kāda iespēja viņus vispār redzēt vai saglabāt? Kas zina, uzrakstiet man. Jo man nenormāli žēl, ka es jums neizlasu. Jā. Agnese, tieši tā. Autentiskums, tas ir ļoti, ļoti būtiski jaunajā pasaulē. Jo tikai tad, kad tu viņu nolobi, jo mēs esam tik ļoti iesprostot visajos sociālajos rāmīšos par to, kas ir pareizi, kas ir nepareizi. Jā, mūs visus sabiedrība, tur ģimene, kultūra, visi mēģina mūs iebāzt vienādās kastītēs. Bet mēs katrs jau esam radīti dažādāki. Un visu to nolobīt un ļaut sev un uzdrošināties. Tas ir tā kā, principā ļoti bieži tas ir iešana pret pūli. Jā, un tā iešana pret pūli, viņa, ir daudzus sita krustā un dedzināja uz sārta. Jā, tagad to dara publiski nomalnojot un tā. Labi, mīļā. Pateicos, fascinēja tavu atvērtību, patiesums ļoti rezonē. Šīs sarunas palīdz sev izprast, saprast savas sajūtas. Kā pateicu, man patīk arī uz sajūst ļoti. Kozireva spoguļi.
Man Kozirjeva spoguļi neiegāja. Tad es Pēterburgā braucu, lai tā skaitā man tas nostrādāja kā tāds āķīts, pamēģināt, jo man ir tādas idejas dažādas par tādu, ir tehnoloģijas, jaunās tehnoloģijas. Un es pēc tam ne tikai, tad es pati jūtu, ka man notiek iedarbība, tur tiešām notiek, tas nav figņa, jā, tāda vai placebo, priekš dažiem, jā. Un priekš dažiem tas varbūt vienkārši neiedarbojās, bet es jūtu iedarbību, es jūtu spiedienu, nepatīkam pie tam, un pie tam man bija neforšas sajūtas pēc tam, un pēc tam es gāju uz seans pie Taņas Gebel, un mēs skatījāmies, un viņi teica, jā, ka tā tehnoloģija ir iedota tā kā tiem, kas viņu radījuši, bet viņi nav spējuši to informāciju pieņemt pilnībā. Tad tur ir tā, ka iedarbība ir jābūt cikliskam. Tātad tu ieej, ir sagatavošanās, tur viss skaisti, tur ļoti skaisti tas viss notiekās, un mūzikas kā no viss, bet tevi tā kā atslēdz no vertikālas. Tātad, kas tur izmaina, tavu ir gravitācija un magnētisms, jā, kas tevi sazemē. Tur pie zemes, tur tevi ilūzijā. Un tā doma ir tā, ka tevi atvieno, rada lauka šķobīšanos, tevi atvieno, lai tu tā kā izietu ārpus fiziskās realitātes, izietu ārpus matricas ilūzijas, ja? Un pieredzētu tādus, ko cik tur kaut kādas sēnītes lieto. Ja? Lūk, bet tur nenotiek process, kurš savāk cilvēku apakaļ. Ja? Tad tu iznāc tāds no turienes ārā, un tad tur būtu jābūt vai nu spēcīgam gaišaģim ekstrasensam, kurš novada tev kaut kādu praksi, kas sabāž tev uz ķermeņus visus apakaļ, savieno tevi, saliek pa vietā, jā, un pieslēdz apakaļ pie vertikālas, lai tu vari vispār normāli pakāpēm pa ielu. Vai arī tā ir jābūt kādai tehnoloģijai, un caur tā nāca informācija, ka būtu jābūt vēl vienai kaut kādai tehnoloģijai, tad vēl kaut kādai iekārtai ierīcei, kaut kādam skapim, jā, kurā tu ieej un kurā tevi savāc apakaļ. Jā, jo tādus cilvēkus, tur var tiešām būt gan būtnes piesaistīties, ja tu esi zemākās vibrācijās, gan tur ir daudz tādu blakus efekti, jā, un ir kaut kāda noteikta cilvēku skaits, kam tas var kaut ko palīdzēt, jā, bet manā gadījumā, man personīgi nē. Tā, ziniet, kā es ielikšu, te ir jūsu jautājumi, es ielikšu tādu postiņu, lai jūs ieliekat nākamam ēteram jautājumus. Jo tagad es viņus pat daudz palaidu garām. Jā. Vai arī es te pabeigšu ēteru un esat tik mīļi ierakstiet savu atgriezenisko saiti, savu sajūtu par to, kas tieši jums no šī ētera visvairāk norizonēja. Jā? Jo tad es varēšu izlasīt. Un tad es būšu jums ļoti arī pateicīgi, ja tagad šajā brīdī es noslēgšu ēteru un tu apakšā ierakstīsi, kas tev norizonēja šajā ēterā visvairāk, kas tev noderēja visvairāk, lai es vienkārši sajūtu jūs un jā, saprotu, cik vai jādzēš ārā ēters vai nav. Tā kā, jā, un kāds no malas var izklausīties. Tā kā tā, paldies jums, mīļie, lai jums burvīgu dienu. Un jā, ar daudziem no jums tiksimies jau rītā. Skauju. Atā.